un sapņiem. Mēs atrodamies aizputē līdz skolā. Šodienas tēma ir miegs un sapņi. Joēla grāmatā, 3. nodaļā, 1. pantā, ko uzreiz saistam kopā ar Apostļu darbiem 2. nodaļas 17. pantu, tad Joēls 3.1, jā, Apostļu darbi 2.17, un tur ir rakstīts Joēlā, jūsu vecai redzēs atklāsmu sapņos, tas precīzi tulkumi, jā. Nevis tikai sapņos, jā, kā tajā Apostļu darbos ir sirgāli sapņos sapņi. Nu, kurš nesapņo sapņus, bet sapņi dažādi par to runās vēlāk, jā. Bet jūsu vecai, tie vecai, jā, redzēs sapņos atklāsmus. Tātad viņiem parādīsies sapņi, caur kuriem Dievs nesīs atklāsmi. Ebreju valodā sapnis halom. Esam rakstījuši? Halom? Kā? Lom, jā? Нет приема против лома. Tā, halom. Kad tev halom ir pravīs sapnis, tad patiešām halom tev neapturēs vairs. Tad noblēķēt tavu smadzenēm. Tā, sapnis 4. mūzu 12. 4. mūzu 12. nodaļa, no 6. līdz 7. pants. Tā, un kungs sacīja, klausiet tagad manus vārdus, ja jūsu vidū ir pravietis, navī, pravietis, tad es tas kungs viņam atklāju vai nu parādībās, vai es ar viņu runāju sapņos, bet tāds nav mans kalps Mozu, kas visā manā namā ir uzticams. Vaigu pret vaigu es ar to runāju, un ne ar parādībām, ne ar mīklām, atkal konkrēts termins vēl paskaidros, ja? Bet redzēdams, viņš ir redzējis tā kunga vaigu. Kādēļ jūs nebīstat runāt pret manu kalpu Mozu? Tātad uz praviešiem viņš runā sapņos, halom pierakstījām, vai parādībās, ja? Parādība to var saistīt ar Ecehēlu 1. nodaļu 26. pants, ja? Kur ir kā safīrs, ja? Viņš tā kā atstaro kā spoguls, ja? Kas atstaro kaut kādu realitāti, neredzamo realitāti, ko mēs acīm nevaram redzēt. Ja? Tātad marā men būs reiš ale hei. Marā. Tā, marā, alef bija. Alef, jā, un hei. Marā, tātad pirmais ir sapnis, jā. Sapnis, un šeit ir parādība. Parādība. Otrais, jā. Uz praviešiem runā halom, sapnī, un runā marā, parādība. Ja? Tātad tā, viņš runā uz praviešiem. Tā, Mozus, viņš bija Dievu izvēlās, un viņam tas pieeja garīga pasaule bija augstāk nekā praviešiem. Viņš pat redzēja, ka viņam parādīja templi, ja? Viņš redzēja tempļā tmunā. Tmunā tas ir paraugs, ja? Jā, tmunā, ja? Tmunā vai tmunā, ja? Viņš redzēja to. Un viņš varēja to tagad, redzot, viņš to restaurēja tagad un aprakstē, kas tur augstāk uzredzēja. Ja? Tad viņam ir tas pictures. Viņš to redz. Ja mēs to redzam, neredzam pasauli, eņģeļi klāt būtu sākumā darīgi, es to neredzu fiziski uzreiz, ja? Bet es zinu, ka tas ir, ja? Ja, un manī sākās veidoties tas karkas,
tas ugunīgais eņģeļa karkas, vai šis parādības karkas, ja? Man iekšā tas ir. Es vairs neuztveru no ārējās šaubumos, no miesīgā, no gufai, no dvēseliskā, ja? Vai tā basārā, bet es uztveru no iekšē, es dzīvoju te iekšē, ja? Es esmu iekšā tajā ugunīgā karkasā. Ja? Un tagad Mūsu bija tas, kas redzēja dziļāk. Ja? Viņš redzēja principā matrici, šodien to nosaukt, ja? Visas radības matrici. Ārējais nav matrice, ārējais ir materiāls, kas ar to matrici apkārt. Ja? Bet tā matrice tā ir garīga, tā ir garīgā pasaule. Un viss redzēja šo matrici, var teikt. Ja? Un Dievs uz mūzu runāja ne tikai kā uz praviešiem sapņos un parādībās, marā, bet viņš runāja no mutes mutē, PLP, to mēs esam mācījuši, PLP nozīmē, hematri tur ir 201. 201 hematri ir arī garā, roka. Viņš runāja uz mūsu no garu uz garu, tātad bez šķēršļiem. Praviešiem ir sapņi, kurus vēl ir jāiztūko. Kur ir, ja tie no Dieva nākušie sapņi, protams, tur būs patiesība iekšā. Bet ja nebūs skaidri redzam, kā Mūzes redzēs skaidri, no garu uz garu saņem, no mutes mutē, no garu uz garu. Tad viņš saņem tā. Un tā ir Mūzus jau šī pozīcija neredzamā pasaulē. Viņš redz Dieva redzēja te muna, vai Dieva seju, vai ebreju valodā līķie, tas ir vaigi, ja? Tu varbūt runa par mazo lielo vaigi, tā sarežģīt mācībā, bet kādā ziņā viņš redzēja to seju, līķi, ja? Veido, vai obraz, ja? Vai tā kā cilvēks radīts pēc Dieva tēla, cerēm, ja? Viņš redzēja šo būtību. Ja? Un viņš redzēja to kā bildi, ja? Tā sapņi. Tagad, īsumā mēs tā šos pieskārus izdarām. Tur bija vēl vārds mīklās, ja, viņš kādreiz runā. Mīklās, tas ir hidot. Het, joda, dalet, talburts, ja. Hidot, vairāk tulkamā. Es nekā Latvijas to pateicu, sazercāņi, tas ir tā kā apcerē viņš parādās. Ja. Es to apceru, es to pārdomāju, ja, un man sāk parādīties tas redzējums. Ja. Man apziņa mainās tā, ka es varu sākt uztvert to, ko viņš runā uz mani. Ja. Tas ir hidot, tas nozīmē mīklis apslēptā veidā, kas man paliek aizvien skaidrāks un zināms. Ja. Tā sapņi halom parādās miegā. Un šeit ir jāatšķir. Šodien arī zinātniski ir izpētīts, kādi miega veidi, ja, un kādu šodien zinātnieki ir nosaukuši, ja, bet es uz to bībelisko terminoloģiju ir 5 miega veidi. 5 miega veidi. Pirmais, to varētu bībelisko snaudurošanu, vai tāds, pusnauds, ja, kad grimst no apziņas stāvokļa, kādā mēs uztveram pasauli, grimstam iekšā tajā jau miegā. Ja, grimstam iekšā, bet vēl nav pilnīgs miegs. Ja. Tā ir pārēja. Ja, un katrā šajā mūsu apziņas stāvokļa, ja, ir noteikta vibrācija frekvence, kādā darbojas mūsu smadzenes. Ja. Tātad, ejot tajā jau cauri šam snaudurošanai, ja, cilvēka apziņas stāvoklis veidojas tas, ko zinātnieki sauc kā alfa ritms, ja, vai alef ritms. Ja. Tātad, tas ir stāvoklis, kurā tu vari ļoti labi atpūsties, ja tās pēcdienas tiek apmācīt, ja viņš ietējās snaudurošanas stāvoklis 50 minūtes, ja, un iziet ārā, viņš ir labāk atpūties nekā, ja viņš būtu 6 stundu gulēs. Ja. Arī šofēri to zina. Ja. Tad mazliet apstājas, ja, iestīgs tādā pusnaudā, ja, un tu sāk braukt, tad miegs vairs nav, un tu labi jūties. Tātad tas ir īpašs apziņas stāvoklis, ja, ko sauc snaudurošana.
tas naudošana, viņa saistās ar alfa-ritmu, un tajā var labi atpūsties. Tas ir no nomoda pārējot uz miega stāvokli. Tas ir pirmais, ja, stāvokļošana. Tad ir īsts miegs, ja. Vai tā ir dziļā miega fāze? To pirmo var nosaukt, kā? Īsts miegs, miegs. Dziļš miegs. Dziļš miegs. Ir miegami fāzes vairākas. Ir tāda fāze, kad arī var nofiksēt tā aktīvā miega stāvoklis, ja, kad acu zīlīs viņam sāk kustēties, ja, viņš sāk runāt kaut ko, viņš redz sapnis tajā stāvoklī, ja, un tad, kad iet dziļā miegā, tad nav vairs šie simptomi nav fiksējumais, ja. Tātad dziļā miega fāze bez sapņiem, ja. Trešais miega stāvoklis ebreju valodā ir tardema. Tau reišu dalet mem hei. Tas ir 1. Mūzes 3. nodaļa 21. pants, ja, kur Dievs izdarīja Ādamam rības operācijā, tad viņš iegāja miegā, dzīves miegs nāk par viņu. Viņš bija tardemā. Ebreji Ēģiptē, kad atradās 400 gadus, viņi bija tardemā gaļīgā. Viņi fiziski, protams, gāja modās no rītiem, gāja uz darbu, tā tālāk, bet tas bija garīgā miega stāvoklis, ko sakot tardemā. 49. pakāpe, to mēs jau zinām, ja pagribam pakāpe. 50. pakāpe, tad vairs nav atpakaļ sevi. Tas ir saistīts ar tardemu. Tālākais, 4. ja, to sauc ebreju valodā hit al fut. Heit, tau, lamed, pe, vau, tau. Ja. Hit al fut. Tas ir starp miegu un bezsamēju stāvokli. Un šī stāvoklī, kad cilvēks ir, ja, viņš ir jāmodina steidzīgi, lai nešamā vai dvaša neaiziet projām, viņš nenomīst. Tāda stāvokļa var nomīt. Ir gadījumi, kad miegā nomīst cilvēki. Ja, tad tā nešamā aiziet projām, ja, un nav kas viņu atmodina, un viņš fiziski vairs nav atzīvinams. 5. tas ir vēl trakāks stāvoklis, tā ir letarģija. Letarģija, kad dzīvības dvaša gandrīz viss ir izgājis ārā. Jā, tas notiek, esam lasījuši kāds mistika literatūra par astrālām izējām. Ja? Par astrālām izēju, kad viņš iziet ārā, viņam saglabājas tāds diedziņš, enerģētika saita ķermeni. Ja? Un tajā laikā, ja kaut kādi faktori ir kādas uzskieduši visu kaut kādiem nažiem, asiem priekšmetiem, ja? Tad tas saita pazūd, viņš nomist. Ja? Tas kompleks, kas iziet ārā, tā ir nešamā un nefeš, ja, dvēsele. Tātad šis ir stāvoklis, kurā dzīvība ir ļoti maz iekšā, ķerpēc dzīvības dvaša. Ja. Tā. Brahot, tas ir vienā no ebreju rakstiem, ir rakstīts tā, ja Dievs kādu grib sodīt, viņš viņam atņem sapņus. Tad viņam ir nobloķēta šī sfēra. Ja. No vienas puses, varbūt labi, nav tie mūri, kas kādreiz par ko cīnās. Ja. Bet no otras puses, nobloķēt arī šie pravietiskie sapņi. Šis kanāls aizvērts ietā. Un šeit arī rabīns raksta, ja Dievs kādam sodīt, tad viņš atņem viņam sapņus. Tā ir grāmata ebrejiem, ar nosaukumu Sefer Mizonot. Jūs redzējat grāmatu. Autors ir rabīns Ari Azel. Un viņš raksta par sapņiem. Ļoti daudz ir grāmatas par sapņiem ebrejiem. Ja? Piemēram, arī rabīns Haims Vitāls. Viņš raksta par šo tēmu. Ir viens ļoti ebreju vidē pazīstams rabījis
Samuels vai Šmuels, ja, viņš redzēja sapni, un viņš iesaucās, sapnis ir tukšs. Un, kad sapnis bija slikts, tātad viņš tas ir tukšs sapnis. Un, kad viņš redzēja labu sapni, viņš iesaucās, vai sapnis ir tukšs? Tātad tā ir dziļa gudrība. Jo sapnis, ja viņš ir negatīvi programmēs, ja, viņš ir bīstams un viņš jau tev sāk noārdīt. Jo tur sākās destruktīvi procesi. Ja. Es pats esmu to piedzīvojis, ja laikā es nezināju, kā tikt no tādā, bet paldies Dievu, kad ar viņu vadības tikā. Nu, tātad, viņš tā piegāja. Ja. Vai sapnis ir tukšs, un tad jau zina kaut ko labi, vai sapnis ir tukšs. Ja. Ja šādi teiks, nepriecājieties, ka jums ļaunīgi gadi padodā, bet priecājieties, ka jūs tur esat deklarēt augšā, debesīs, augstākā portālā. Ja. Par to priecājieties. Ja. Tātad mana pieeja, šī tikai, ka es klausījos dzirdot vairāk noformulējumu, ja? Mana pieeja kāda, ja? Nevis balstās uz kaut kādiem sapņu reminiscenciem, ja? Ko es atceros, kad man visu laiku impulsē, ja? Nedod Dievs kaut kā tikšanās ar miroņiem, ar to nekrobiotisko lauku, ja? Tad man visu laiku impulsēs, ja? Tātad es esmu citā sfērā iekšā, ja? Tas man neskar. Man ir bijuši tādi daudz gadījumi, kur vienkārši tu saproti, ja? Tev grib noārdīt. Ja? Ir vairāk sapņiem jālūt, to mēs vēl runāsim. Ja? Mēs runājam par piesīmīgu veidiem, par sapņu jālūtiem. Ja? Tātad tev ir noārdīt. Ar šito tu nelaiž tālāk. Neļauj viņam sevi ārdīt. Kā to izdarīt? Runāsim vēlāk. Tā, Jāzeps, Jēkab dēls, ja? Viņš tūkoja savu sapņus, kas bija no Dieva viņam dot. Ja? Viņš varēja tūkot faraona sapņotos sapņus, viņš varēja iztūkot vīndara sapni un Maisabē vai Beķera sapni. Ja? 1. Mūzes 3:7-5. Jāzeps sapņoja sapni, kad to izstāstīja viņš tālāk izcēlā, tad Jāzepu ienīd vēl vairāk. Tātad Jāzep redz sapni, kas nepatīk tiem brāļiem, ja, un viss sāk ienīst. Bet tas ir no Dieva dot vīziju. Ja. Sāk ienīst par to, ka viņš parāda kāda ir Dieva programma tālāk. Ja. 9. pantā vēl cits sapnis viņam bija, kur ir saule, mēnesis, zvaigznes, kas klanās Jāzepa priekšā. Un atkal skaudība, dusmas, ja, nenovīdība, ja, kad viņš ir tāds sev izceļatojami. Bet tie klausītāji, viņi nenovērtē, ka tas no Dieva dot vīziju. Ierosim to miesīgās reakcijas. 11. pantā, tā pašā 1. Mūzes 37:11 ir rakstīt brāļi Jāzepu apskauda. Jā, tad redzētājs Jāzeps šī gadījumā. Sapņos viņš redz, jā. Vizionētājs šodien to sauc, jā. Vizionieris, jā. Un viņi redz, viņi sāk apskaust. 1. Mūzes 40. 5. pants. Faraona, dzēriendarinātā vīndars, jā. Vīndaris un maijas sepējs, kas sapņoja sapņus ar savu nozīmi. Vīndars sapņus, to izlasam, mēs jums tagad nelasīšu, tas aizņemtu laiku. Vīndars sapņus norādīja uz to, ka viņā bija apcietinājumi, vai faraons apcietinājumi, ka viņš tiks atbrīvots no cietuma, jā. Abiem diviem pacēla galvas. Jā, tu zini. Vienam pacēla galvu. Viņš vajag strādāt, otram pacēla galvu. Un otrais Beķeris vai Maisepējs, viņš netiks ārvis, tiks nogalināts, jā. Un viņš tika cietumā
pēc faraona pavēles nogalināts. Ja? Tātad sapņi bija, kas norādīja tālāk, kādi būs notikumi šo cilvēku dzīvē. Maijas 7, tad pakaļ 22. pants. 1. mūža 41. 41. nodaļa no 15. līdz 38. pantam, tur ir faraona sapnis un Jāzepa skaidrojums. To paši izlasam, ja? Un šie sapņi, par ko mēs lasām Bībelē, tas ir 1. mūža 15. 36. Viņi nebija tukši sapņi. Šie sapņi nevarēja nosaukt par tādiem, ko rabīns Haims Vitāls teica, ja? Vai tie ir tukši sapņi. Ja? Nē, viņi bija piepildīti, kas nāca no Dieva. Tātad sapņi avoti. No kurienes nāk sapņi? Pirmais jau, kā mēs piefiksējam, ir tukši sapņi. To var tā pateikt, tukši sapņi. Šie tukšie sapņi var būt iepriekšējās dienas kaut kādas atmiņa, reminiscents, kas tavā apziņā, zemapziņā šī gadījumā kaut kā kompilējas kopā, kaut kādu fragmentu parādās, ja, kas tev zinām, kas nav zinām, ja, tātad kaut kādu veidojumu. Ja. Tie ir sapņi, kas nāk no dzīves iespaidiem. Šajos sapņos var būt arī zināms simbolika iekšā, ja, jo mūsu iekšēji dvēselīgais cilvēks, viņš jau arī redz simbolos. Ja. Tātad tie tukšie sapņi. Otrais ir demonu vai demoniskā pasauli iedvesmoti sapņi, kuri parādās aktīvā miega stāvoklī. Kad cilvēkam iestādīs šī reakcija, kad viņam sākās nervu sistēma reaģēja, acu zīlīs paprašanās un tā. Tas bija tas, ko mēs piefiksējam, vieglais miegs. Ja. Tad šo sapņu laikā šie sapņi faktiski nāk no zemāko pasauli gariem. Un šī saņemtā informācija no šiem slāņiem, viņi var būt arī maldinoši. Recipients, vai tas, kas šo sapņus tagad uzņēmēt informācijā, viņš var tikt maldināts. Nevienmēr tie būs 100% maldi vai mērli. Jo vēlas vēl nekad viņš jau neteiks, kad viņš tev, ka viņš ir ļaunais un tā. Viņš tev parādās vīzijas, kas būs tev pieņemams tavai grēcīgai dabai. Ja. Viņš pie tā spekulēs. Ja. Viņš tev virzīs tālāk, caur to, kur tu pats jau uz šie āķīši uzķeries, ja, un viņš virzīs tālāk uz saviem mērķiem, lai tev pilnībā pievilt un beigās uz šis tako, kas ir gatavs nogalināt. Tā, demoniskie sapņi. Tad ir Dieva jau iedvesmotie, Dieva inspirētie sapņi, vai, jā, tas ir trešais, ja? Dieva iedvesmotie sapņi, kur Jāzeps, bībeliskais kontekstā, redzēs sapņus. Joela grāmatā, bet teikt, ka vecāji redzēs sapņos vīzijas, ja, Halom, tā vizionātais sapņi. Jo šie sapņi nāk caur eņģeļiem, ja? Caur eņģeļiem. Tas nav tā vienkārši, kad tev parādās tāds labs, pozitīvs no Dievos sapnis. Ja. Šī gadījumā sapņi arī būs vēl jāiztūko. Ja. Jo nevienmēr tur būs tāda tieši norādījums. Man šādi sapņi bijuši, un tad arī laiku uzreiz visu nesaprot līdz galam. Ja. Laiku tev tas sapnis, kā tāda programma, ja man bija tas vizionātais sapnis par man nākotnes kalpošanu, kad es biju students, laikam stāstījums, ja, kad es redzēju to lielo katedrāli, ja, milzīgi lielu, tādu grandiozu, skaistām freskām un visu torņiem, ja, un pie katedrāles es redzu guļ cilvēks viens, ja. Jā, tāds sapnis, es kā tagad atceros, tad mums bija kompaktais mācību kurs, jā, vasaras laiks, kas milzīgi bija, es biju ārpus Rīgas tajā laikā, naktī jau un es šo sapni redzēju. Un tagad pie man milzīgs tās žēlums pārņem, jā,
par to cilvēku. Ar viņu kaut kas ir noticis. Man gribās viņam palīdzēt, iet klāt, ja. Bet es paskatos uz to katedrālu, un no katedrālas augšējiem logiem ar lūkām tādām, kas ir melni caurumi, es redzu, ja, ir kaut kādi stobri parādās, ieroču stobri, ja. Un man ir bailes, ka es zinu, ka uz man tēmi, ka vēro, ko es darīšu tālāk, ja. Bet man tas žēlums ir lielāks, un es spēju solīt, vienu otru šāvies, ja, tagad tāda siena priekšā, un tās lozes netiek man klāt, ja. Ja. Un tad es vēl spēju solīt, vēl atkal šāvien, un beigās es pietuvojos tam guļošam cilvēkam, kurš tā kājām man bija guļai, ja. Un no viņa milzīgs starojums nāca, milzīgs tāda enerģētika, ja. Un tad es to sapni vēl nevar izsūkot. Es domāju, es tajā laikā visu aizsarāvu, ar savu agrāko dzīvi, ja. Kur padomu laikā visas garīgās lietas labas, tusēmies kopā ar dažādiem konfesiju pārstāvjiem, un tur bija arī ekstrasens, kādreiz bija tikšanās grāmatas mainiem, un tā jogā bija, un karatē bija, visu vienā miksijā. Un tad es jau fokusēju tas viss prom, visu tā literatūra tika sadedzināta, kur simtiem rubuļus es ieliku iekšā naktīs fotografēdam un pārkopēdam un tā tālāk, ja? Un tas viss ir prom. Un es jau domāju, pagad vēlams, negribu, kas tiek baznīcā iekšā, ja? Jau uzvadu šauja. Vēlāk, tikai vēlāk, ja? Kad jau tā realitāte jau, man bija jāsaskars, tad realitāte sapratu, ka tas cilvēks no baznīcas ir izmēs sārā, tas, no kuras tāda milzīga enerģija. Un tas bija tas, vīzija vai sapnis, halom, ja, ko Dievs ir parādīja to, ko es pats jau nevarēju iztulkot, ko tas tālāk notiek manā kalpošanas dzīvē. Ja. Redziet, un jums arī noteikti tādas sapņi. Man, piemēram, šis sapnis, viņš ir ilgu laikā, viņš ir uzplaiksni, ja. Tie no Dieva doties sapņi. Viņš nepazūd, viņš uzplaiksni atkal. Un tu redz tagad tādu karkas, tas nav tā laikā izstieps, ja, tev tas ietekmē visu laiku ietekmē. Un tā arī dēmoni izpēdēt, es sapeģi savu dēmoniem, kas nāk, viņi arī visu laiku impulsēt, bet viņi vairāk uz zemapziņu un tev rau lejā, ja. Tad jābūt tev uzmanīgiem. Īstie sapņi, tie bija, kur Jāzeps sapņoja, kur vajadzīgi iztulkojumi, ir daudz sapņu tulkošanas grāmatas, mēs zinām, pašvarbūt esam kādreiz lasījuši šo sapņi, viņi parādās gan kā nacionālā genotipa, arhetipiskā domāšana varbūt, ja, tas, kur kā indieši redz simboliku, to mēs neredz šeit latvieši vai lietuvieši vai kādu citauti pārstāvju. Tātad tie ir jau simboli, bet ir kaut kāda kopīga simbolika, ja, kur, piemēram, spēcīgi ietekmē peldēšanās netīrā ūdenī, ja. Kā peldās, jo esat dzirdējis, ja? Tad uzreiz jau tā programma tāda sasniedz, būs ziepes kaut kāds, ja? Jā, tātad šīs lietas jau ir tajā jau iekšā, tajā psihodvēseliskajā, struktūrā, kas tev sāk ietekmēt, ja? Tātad, un šī sapņu grāmatas, ja tieši balstās uz šiem stereotipiem vai arhetipisku domāšanu vai simbolisko, kas parādās, ja? Bet ja tu, es ārādu šī līmeņa, kurā tev šo sapni tagad piesviež, ja? Un tas ir demons, tā ir demoniskā pasaule, ja? Tad tev nevar vairs ar to ietekmēt. Arī tad, ja viņš tev parādīs šo sapni, ja? Bet tad tu zinās, ka ar to kā cīnīties, kā tas radies, ja? Viņš saka, ja tas nav, tas man nevar ietekmēt. Ja tas ir, jā, tad tas ir no Dieva, tas man ietekmēs, ja? Bet nekad nepadoties tā viennozīmīgi. Arī sapņot par tādu bildi, 100% no Dieva. Bet 1% ir šī kontrola paketi sapņot. Visu savu to tev piekļūst klāt. Tātad sapņu tulkošana grāmatas, un šie simboli parasti saistīti ar viena kāda veida noteikumiem, niansēm, kas ir tālāk jau realizējās, un tie notikumi pēc uz to virzās, ko tev šajā simbolika parāda. Katrā gadījumā sapņi halom, ja, kas ir, ko mēs pieredzam, Marija, parādības vai hidrota mīklis, ja, ir zemāka līmeņa, ja, nekā Mošē, Mūzus, ja.
saņēma informāciju.